Šodien mēs parunāsim par izglītību, precīzāk par homeschoolingu, bet pirms mēs sākam noskatīties šo. I just wanted to ask you, what do you say to those that are against homeschooling? Well, they can apply for a job from you in 10 years from now. So. That's awesome. You're going to be more polite, smarter, wiser, happier, more direction, more purpose, less corrupted, more understanding, more battle-ready, better prepared, less confused, more biblical, more grounded, more Christ-like. If you are homeschool your kids if you can, homeschool your kids. If they're scorning you or they're saying bad things to you, blessed are you who are persecuted in my name, it says James 1:5. So I'm a big fan of homeschooling. By the way, it used to be, the homeschool kids were quote unquote weird. No. The homeschool kids are wise. The homeschool kids, they're going to be the ones that are going to be running society. My money's on the homeschool kids more so than anybody else. God bless you. Stay strong. Thank you. Vai jūs kādreiz vispār esat aizdomājušies par to, ja neņem vērā, kad jūs zinājāt no dzimšanas to, ka no 7 gadiem Latvijā ir jāsāk iet skolā, bet vai jūs esat aizdomājušies par to, kas tieši notiek šajā laika periodā, kad 12 gadus bērns sēž solā un viņam liek iemācīties kaut ko iekalt no galvas. Tāpat arī tagad visādi dažādi pulciņi ārpus skolas, kas uzlabo atmiņu un tā tālāk. Principā bērnam tiek skolā iemācīts tas, ka ir autoritāte, kura ir jāklausa, jo viņa zina, kā ir pareizi. Tālāk ir skolas solis, kurā ir jāmāk sēdēt noteiktu laika periodu, un tad viņam ir, kā teikt, neliels starpbrīdis, un tad atkal viņam ir jāsēž. Un jau bērndārzā bērnus māca sēdēt, lai viņus sagatavotu skolai. Ja? Tātad, principā, jautājums ir, cik gados jūs palaižat bērnu. Bērndārzā viņam tiek iemācīts, kā sēdēt un koncentrēt uzmanību. Par koncentrāciju tas nemaz nav tik slikti, bet tieši par to sēdēšanu. Ja, tātad iemācīties, izsēdēt, un tā viņi bērndārzā to laiku paildzina, līdz viņš ir spējīgs 40 minūtes nosēdēt. Tālāk, trešais ir tas, kad bērniem māca kaut ko iekalt no galvas. Ir kaut kas pareizi un kaut kas nepareizi. Tātad bērnam ir jāiemācās darīt pareizi. Ja? Un tad, kad viņš dara nepareizi, viņš tiek kaut kādā veidā sodīts, respektīvi viņam ir zemāka atzīme, un tad vēl vecāki, ja, mēdz palīdzēt mājās ar to, kad redzēt Pēterītim taču ir labāka atzīme un tev ir tāda atzīme, vai arī otrā galībā to, kad bērns ietinīs skolā un vecāki, pieņemsim, absolūti nepievērš tam uzmanību un saka vienalga. Ja? Pie kā mēs nonākam? Pie tā, ka mēs šobrīd esam konkrētās galībās iekrituši. Ja agrāk skolā sita pa pirkstiem, un tagad laikam mainoties, notika kas? Bērniem tika iedot visatļautība. Respektīvi, pieaugušie pasniedzēji netika iemācīti, kā apieties ar bērniem citādāk. Ja, tad tas netika pasniegts. Tur universitātes programmas tur netiek mainīts. Viņi mācās to pašu, ko viņi mācījās. Tie, kas vēl, pieņemsim, jau gadiem ir bijuši skolas sistēmā, viņiem vienkārši viņi skatās un viņiem atslienas pieras. Tāpat brīdī bērni ir ieguvuši pilnīgi visatļautību, kas arī ir otrs grāvs, jo bērni var izturēties tagad pret skolotājiem pilnīgi bez cieņas. Un respektīvi, visa šī skolas vide, bērni, kuri tiek no paudzes paudzē audzināti tā, kā viņi tiek audzināti, nekas nav mainījies, pieņemsim, no 2000. gada, ja, un tagad ir 26. gads, nekas nav mainījies. Mobbings ir kļuvis varbūt pat vēl lielāks, ja agrāk mums teica, tiec pats galā, tagad visur tur ir iejaucās vēl vecāki un kaut kā mēģina tos bērnus izglītot, un patiesībā kļūst vēl trakāk, jo agrāk kaut kā tas bērns mācījās tikai pats izdzīvot, tad tagad pa labi, pa kreisi, priekšā aizmugurē, ja, visur ir viņu tiesības. Un līdz ar to bērns kļūst, iedomājieties, viņš skolā jau tā vienkārši eksistē, plus vēl visas šīs tiesības, kad viņam ir visatļautība, un kaut kā to visu pozicionē, kad šis tātad ir tas modelis, ka bērniem jau ir sava teikšana. Bet neviens nerunā par to un nemaina to, ka bērniem ir jāmācās pavisam citas lietas, nevis jākaļ kaut kas no galvas.
Tad mēs tur pārņemam dažādas prakses no mūsu kaimiņiem, tur, pieņemsim, no Vācijas, ja mēs varam pārņemt dažādas prakses, bet tikai tur, kur patiesībā uz doto mirkli var iekasēt naudu, vai kāds ir iedziļinājies un paņēmis tās labās prakses. Nu nē, protams, kad arī nodzīvojot 8 gadus Vācijā un saskaroties ar to sistēmu, ir tā, ka jā, ārpus pilsētas var trāpīt super labos bērndārzos, kur tiešām ir pavisam citā attieksme, bet tāpat, ja tu aizsūti savu bērnu ģimnāzijā, jā, kā bija man puika aizgāja un viņš aktuzālē pieskārās augiem garām ejot, uz ko man izsaucu uz skolu un teica to, ka viņš tikam bojā skolas īpašumu, un patiesībā viņš bija vienkārši ar roku nobraucis. Kaut kā tā, tāpēc šis jautājums nav tikai Latvijā. Galvenais, ko principā bērniem vajadzētu ielikt galvā, tā ir ticība. Tie, kas varbūt ir piesakojuši manam New Kids Vision profilam Instagramā, jau pamanīja to pirmo video, ko es ieliku. Un tas ir par ticību, to, ka ja vairākas reizes tas bērns atkārto, ticība nerodās vienā dienā. Ja, viņu ir ļoti grūti izstāstīt, kā šai ticībai ir jārodās. Bet ar bērniem, principā, viņu izveidot diezgan vienkārši, ja to dara no paša sākuma. Jo no dienas uz dienu viņi trenē vienu un to pašu. Viņi runā un skaļi izpauž savas domas par sevi, ja, kad viņš ir fantastisks, kad viņš ir ģēnijs. Ja. Kāpēc ebrejiem bērni tik tiešām, ja visi tur smējās par viņiem, ja, kad viņi tur ir tādi un šitādi. Bet principā, vai jūs kādreiz esat saskārušies ar to, ka pludmalē ebreja māma, bērns ceļ pili. Un kā reaģēs standarta Eiropas māma? Nu jā, šitain vēl bišķiņ, pat ja tu šeit tā kā izdarītu, jā, vai tev tur vēl kaut ko, tu vispār būtu forši, jā, tā ļoti labi sanāca, wow, un tās viss veikās lietas, kad jūs tam bērnam sakat, wow, un patiesībā domājat, ag, Dievs, what the fuck? Bērns to visu ļoti labi saprot. Es redzu, tas, ko jūs runājat, tas ir vienkārši super maz svarīgi. Jautājums, vai jūs tiešām ticat tam? Tad, lūk, ebreja māte tiešām tic. Bet tad, kad viņš vienkārši uzliks roku un vienkārši pateiks, pasies, mamma, cik man ir fantastiska pils, ebreja mamma bļaus sajūsmā un teikt, ak, Dievs, jā, tas ir fenomenāli. Un viņa no visas sirds tam ticēs. Līdz ar to bērns vienkārši sāk ticēt to, ka viņš ir fenomenāls. Un kā jūs domājat, kas notiek ar cilvēku, kurš vienkārši tic to, ka viņš ir fenomenāls, kurš tiešām meklē un spēja izpausties dažādos veidos, ka viņam netiek teikts to jā, to nē, šito vajag, šito nevajag. Ja, tad bērns, kurš drīkst izvēlēties, nevis tu kļūsi par, ja tu nemācīsies skolā, tu kļūsi par neapkopēju, bet sētnieku. Ja, Vācijā, pieņemsim, viņiem ir līdzīgs teiciens, bet viņi saka to, ka, ja tu nemācīsies skolā, tad tu kļūsi par frizieri vai kosmetologu. Ja, tad viņiem šī branža ir vienkārši metama izgastā. Līdz ar to neļaujot bērnam vispār izvēlēties, ko viņš patiesībā grib. Jo no tā ir atkarīgs ne tikai viņa finansiālais stāvoklis, bet tā skaitā arī viņa laimes sajūta un viss principā dzīvē būvējas uz ticību. Jo viss, jebkura informācija, kas nonāk mūsu zemapziņā, viņa tur saglabājas. Gribam mēs to, negribam, viņi tur saglabājās. Tāpēc mūsu paaudzē mileniāliem tagad nācās strādāt ar psihologiem un visādas lietas tur izpildīties, ja? Lai kaut kā atbrīvotos no visu tā piesārņojuma mūsu zemapziņā. Savukārt ir otra puse, kad šis piesārņojums viņš var nebūt. Ja vienkārši pieaugušie beidzot sapratīs to, ka bērniem vienīgais, kas viņiem ir jāiemācā, ir tā teikt, atbildība par sevi, ja? Tad viņiem ir jāmāk mazgāt trauki, lai kāds status ģimenē būtu. Es varu būt miljonāri, miljardieri, viņam ir jāmāk mazgāt trauki, viņam ir jāmāk pēc sevis novākt, un viņam ir jāmāk kaut kādā ziņā vismaz jāsaskarās ar to, kā tiek audzēta un vispār radīta pārtika, lai vai kas šai pasaulē notiktu, viņš būs spējīgs izdzīvot. Tieši šī iemesla dēļ mums nāk apkopēji, bet es nekad bērniem neļauju, kā teikt, pilnīgu miskasti uztaisīt, ja es viņam lieku tik un tā aiz sevis novākt. Un tādī mirklī, kad kādreiz izskan šīs frāzes par to, ka viņa kaut kur tā apkopēja, ir kaut ko nolikusi un viņa nevar atrast, tad vienīgais mans teiciens šajā pasākumā ir tas, ka tad savas lietas ir jānoliek vietā. Bet vēl precīzāk saka, katrai lietiņai ir sava vietiņa. Ja, tā kā to, ka tu viņu neesi pirms tam nolicis, tā ir tikai un vienīgi tava problēma to, ka
tā ir sanācis. Ja cilvēks ir atnācis pildīt savu darbu, respektīvi cieņa pret jebkuru darbu, tāpēc, ka apkopēji nav kaut kāds zems status, ja? Es pat īstenībā viņu nekad nesaucu par apkopēju, es saku uzkopēja. Tāpēc, ka ir cilvēki, kas īstenībā, kuriem tiešām ir talants redzēt šo tīrību, ja? Un cilvēks var pelnīt ļoti labu naudu tādā veidā, vai pēc tam, pieņemsim, atvērt savu uzņēmumu šajā jomā. Tāpēc visi šie labs darbs, slikts darbs, kad tev jābūt kaut kādam īpašam ultra universitātes jāizstudē, tur, es nezinu, jāiet mācīties tur par juristu, ja? Bija tas piks, starp citu, ja? Tie, kas dzimuši 90. gados, bija tas piks, ja? Visi gāja uz juristiem, vienkārši viss bija aizbāzts, jo es, kad pēc skolas beigšanas gribēju tur iestāties, viss bija vienkārši pārpildīts. Pēc tam sākās nākošais bija psihologi, ja? Tad visi iet vienkārši pēc kaut kādiem štancētiem šabloniem. Bet principā, saprotiet, ja nebūs šis cilvēks, kurš mīl, pieņemsim, cept maizi, tad uz sekundīti mēs nekad nebūtu uzzinājuši, kas vispār ir maize, ja? Un, ja nebūtu cilvēki ar mīlestību pret dabu un lopkopību, tad mums tas viss nebūtu, ko mēs ēstu. Ja? Tāpēc viss šis štancēt iekšā bērniem tikai to, kad būtu vajag tikai tā, tas ir jautājums. Un vispār, vai šī skola fundamentā ir vajadzīga? Principā bērns 7 gados, Latvijā sākās skola 7 gados, Vācijā 6, aiziet uz skolu, ka tik vēl pavisam zīdainis, kuram ir tik viegli iebarot galvā te jebko. Jūs noteikti esat pamanījuši, kad bērns nāk un saka, bet skolotāja man teica tā, kad pilda mājas darbus. Es to atcerējos, kā es to mammai teicu, tad, kad man bērni pirmo reizi to pateica, bet skolotāja teica, kad ir jādara tā. Jūs iedomājaties, kādu lomu jūsu bērnu dzīvē ieņem šī skolotāja, klases audzinātāja. Un ja palaimējās, ir baigi forši, bet pieņemsim, manai meitai 1. klasē Latvijā bija skolotāja 60 plus. Un kā es domāju, cik viegli viņai klājās ar 1. klases bērniem. Principā bija tā, ka es vienu brīdi tieši šī iemesla dēļ biju nogurusi. Jau katru vakaru 2 stundas runāt un pārunāt visu to, kas ir muļķības un kas nav muļķības, un kur ir, kur nav taisnība. Ja? Un labākais, ko es varēju izvēlēties, lai cik tas uz to mirkli man likās crazy, bija apmācība mājās. Man jautāja, viens no kaut kādiem jautājumiem bija, kāpēc ne privāta skola, kurā ir tur 6-8 bērni. Saprotiet, privāta skola arī tāds ļoti liels jautājums, tāpēc, ka man meita, pieņemsim, gāja privātajā bērndārzā, kas ir ar Norvēģijas tur certifikātiem, jā, ar Norvēģijas tur domu par sirdi, par to, ka viņiem ir sirsnīgais Hovards, kur tiešām katrs bērns tiek sagaidīts un tā tālāk. Jautājums ir, vai tie cilvēki, kuri atnākuši šo sistēmu, ir tiešām spējīgi viņu īstenot. Laikam 2 gadus viņa gāja šajā bērndārzā, kur es tiešām gāju, es runāju ar vadību un tā kā mēģināju visu laiku likt uzsver to, ka mēs maksājam par to, par viņu tā kā to ideoloģiju, kura netiek īstenot, un tas ir tieši vadības uzdevums sekot līdzi tam, lai tas tiktu īstenots. Protams, kaut kādiem vecākiem bija vienalga, pat arī, kad nācām uz vecāku sapulcēm, daudz jautāja tieši par, kā jūs mums sagatavosiet skolai, kad viņi taču nevar sēdēt uz krēsla. Saprotiet, katram bija savs skatījums, pēc kā viņš ir nācis uz to bērndārzu. Ja? Man bija uz to mirkli svarīga šī sirsnība tiešām mazam bērnam. Ja? Ja kaut ko vajadzēs iemācīt mājās, es iemācīšu to mājās. Mums arī tad bija auklīte vakaros, ja? Tad auklītē ir uzdevums ar bērnu darboties un mācīties skaitļus un tādas lietas. Jo principā, saprotiet, šī bērnu aizvešana uz skolu un bērndārzu ir nekas cits kā mūsu laiku atbrīvošana. Es atceros to, cik es ļoti gaidīju, kad es varēšu palaist bērnu uz bērndārzu, lai man būtu brīvāka diena, lai varētu kaut ko saplānot. Es visu to ļoti labi saprotu. Un tad vienā mirklī es sapratu, bet tas ir tā, ka es nododu atbildību par savu bērnu nākotni vienkārši kaut kādam cilvēkam, kuru es patiesībā nemaz nepazīstu. Runāju ar skolotājiem, es dzirdēju vienkārši starp rindām visu viņu tās zemapziņu programmas. Bet tas jau nemaina faktu. Es nevaru atnākt uz skolu un sākt tagad skolotājiem stāstīt un klārēt, kāds viņš ir un kāds viņš nav. Es zinu, ka ir vecāki, kas iet un stāsta un bļauj un strīdās to, ka viņam tur kaut kas ir jādara, bet saprotiet, cilvēks nevar pa burju mājienu. Vienkārši tas, ka jūs atnāksiet un uzbļausiet viņam vai pateiksiet savu viedokli, viņam nav pienākums mainīties.
Un tā nav arī skolotāja problēma to, ka viņi netiek attiecīgi apmācīti. Vienkārši neviens neiedziļinās šajā stāstā. Patiesībā mājas apmācība ir labākais, ko jūs varat dāvāt savam bērnam. Un jā, es saprotu, ka ir apstākļi, kad jūs nevarat, pieņemsim, atļauties auklīti, kad jums ir jāstrādā un jūs nevarat to bērnu turēt mājās. Jā, tas viss ir. Bet tad vismaz mēģināt tos vakarus pavadīt ar bērnu, runāt un tiešām uzklausīt. Nevis teikt, kad skolotāja muļķa. Nē, tāpēc, ka tā jūs vienkārši radīsiet cilvēkā to, ka tas bērns ir pats gudrākais un visi pārējie ir muļķi. Ja, ka tikai viņam ir taisnība. Jums pašiem, kā vecākiem, no sākuma ir jāsāk izglītot sevi. Tādā gadījumā, ja jūs nevarat ieguldīties šajā mājas apmācībā, tad jums ir jāsāk ar sevi. Daudz man jautāja, vai bērni mācās attālināti, vai viņi ir pilnīgi mājas apmācībā. Skatieties, priekš manis viņi ir pilnīgā mājas apmācībā, bet, protams, ka viņi ir piereģistrēti attālinātajā skolā, tālmācībā. Tāpēc, kad Latvijas likums paredz to, ka līdz 9. klasē izglītība ir obligāta. Un, manuprāt, šogad viņi kaut ko runāja par to, ka līdz 7. klasē viņi vispār aizliegs izņemt bērnus no skolas. Acīm redzot, cilvēki masveidā to ir sākuši darīt. Un tas arī liek nedaudz aizdomāties, kāpēc viņi Dievs to dara. Kāpēc viņi grib aizliegt ņemt tos bērnus ārā no skolas un mācīt mājās, ja pedagogu skaits ir kritiski mazs, ja maksāt valsts nespēja pedagogiem, tad tas ir tāds arī jautājums, par ko būtu vērts padomāt, kāpēc viņi to aizliedz. Ja? Tad kaut kas trapakšā acīm redzot ir. Jo principā to ir ļoti interesanti pavērot, kad Vācijā bērnu laid uz skolu puiku, autobus viņam bija 6:20 uz skolu. Es domāju, kāpēc? Tāpēc, kad Vācijā parastās rūpnīcas cehi sāk strādāt no 5:30. Tad bērnam jau no bērnu kājas tiek iemācīts agri celties. Un te tagad nav par agru celšanos, par vispār sistēmas struktūru kā tādu. Latvijā savukārt, cikos mums sākās darbs? 8, 9, cikos bērniem sākās skola? 8:30. Tātad redzēt visas šīs nianses, ja sāk lēnā garā pievērst uzmanību, tad īstenībā tur saliekās tad ļoti interesanta puzle, kurai vienkārši ikdienā mēs kaut kāda iemesla dēļ nepievēršam uzmanību. Jā, mani bērni abi divi, kas šobrīd iet skolā, ir tālmācībā, bet lekcijas un stundas viņi neklausās. Izņemot matemātiku. Vecākais dēls gan gāja pie privāta skolotāja, jaunākā meita gan piedalās, tāpēc, ka tas ir tas lauciņš, kā teikt, kas bērniem ir jāapgūst kaut kādā mērā, ja, primitīvā tur tā matemātika, ja viņus tas īpaši neinteresē. Un, kā teikt, pieņemsim, manai meitai jau ir pilnīgi skaidrs potenciāls, viņas no bērna kājas vērojusi, un arī no visām dizainu kārtēm, ja, kad es to visu aizrāvos, no visām pusēm mani bērni ir izpētīti astroloģiski, numeroloģiski un tā tālāk. Tā kā, tie odi. Tā kā skaidrs ir tas, ka viņai ir pavisam cits redzējums, viņa redz, kā teikt, to, ko nespēja redzēt citi, viņai ir tāds ļoti radošais skats, un es viņai ļauju izpausties, un visā šajā, protams, ka matemātika nav viņas stiprā puse, tāpēc es viņu nekad nešaustīšu un neteikšu to, ka viņai tagad ir jākaļ matemātika, priekš kam viņai tas ir vajadzīgs, ja viņa vienkārši zīmē gleznas, viņa visu kaut ko taisa ar rokām, par ko tas izvērtīsies, man nav ne mazākās jausmas, es ļauju viņai vienkārši izzināt sevi. Bet mēs pildām pilnīgi visus loģiskus uzdevumus, lai bērns tiek, kā teikt, visus kontroldarbus precīzāk. Lai bērns tiek pārcelts nākošajā klasē. Ar meitu es vairāk darbojos tā kā pati, bet vecākais dēls ļoti, ļoti prasījās to, ka viņš grib būt patstāvīgs un ka viņš to visu pats grib izdarīt. Līdz ar to es viņam pateicu, ok, let it be, ņem visu savās rokās, kā būs, tā būs. Un, protams, šo pirmo gadu viņš, kā teikt, pakāsa. 9. klasi viņš nepabeidza, tāpēc, ka viņš nepaspēja nokārtot visus parādus, kas viņam bija iekrājušies. Bet es uz to skatījos pilnīgi mierīgi, man visi rādi ārprāts, kā bērns var palikt uz 2. gadu. Savukārt es to neredzu kā zaudējumu. Es redzu to, ka viņš paprasīja patstāvību. Tātad viņš iemācījās nevis tagad, ja es viņam skraidītu ar plinti pakaļ un liktu viņam visu izpildīt. Un mēs šausmīgi strīdētos, kašķētos, ņemtos un izpildītos, un viņš man ienīst, un es teiktu lietas, kuras es nemaz negribu teikt, tikai tāpēc, ka man ir jāsaka. Un es ļoti ilgi mēģināju sadzīvot ar šo lomu, jo tas nebija viegli, jo, protams, kad arī manī, jā, es daudzus gadus, kā teikt, strādāju ar sevi, un jā, es jau esmu pavisam cits cilvēks, bet tas nemaina faktu, ka ik pa laikam tik un tā uzpeld kaut kādas
vecas peripētīs, ja, kuras ir ieprogrammētas mūsu galvā. Tāpat kā šodien, pieņemsim, mēs braucām ar dēlu garām Spicai, un tur bija reklāma kā politiķim, kaut kāda politiskā reklāma, un viņam met virsū kaut kādas bumbiņas, un es skatos, un dēlam saka, ārpēc, kur mēs esam vispār nonākuši, kad vienkārši politiķiem met tenisa bumbiņas uz galvas. Un zināt, ko viņš man tādā mirklī saka? Viņš saka, tas ir pilnīgi okei. Kāpēc viņam ir jābūt nopietnam? Un bāms, un tu atkal savu pamanu to, ka tā ir vēl viena klišeja, tas, ka tad es vēl joprojām ticēju to, ka, ja tu esi politiķis, tad tev ir jābūt super kaut kādam nopietnam un tādam. Līdz ar to cilvēki ļoti bieži neiet uz kaut kādu statusu, tāpēc, ka viņi baidās pazaudēt vieglumu, jo tad viņi nevarēs būt viņi paši. Un jā, es viņam tādā mirklī teicu, wow, jā, paldies par to, ka tu vienkārši man parādīji šito bloku kaut kādu manās smadzenēs vēl. Tā kā patiesībā tik tiešām mēs no viņiem varam mācīties. Un tas, ka viņš šobrīd ir palicis uz 2. gadu, viņš pilnīgi apzinās to, ka viņš nolaida fūzeli. Un tas viņā radīs, kā teikt, pavisam citu attieksmi un atbildību. Tāpēc, ka nevis tā, ka viņš līdz 12. klasē tiek izuķināts, un tad viņš iziet ārā un uzliek mīksto visam, un tad viņš sāk mācīties, tad viņš attopās tikai pēc kādiem 25 gadiem. Jā, kad, jā, tagad es esmu iztusējies, izņēmies, izpildījies, uzlicis mīksto vecākiem, beidzot man neierobežo, ja? Tad viņš to izdarīs tagad līdz tiem saviem 18, iedomājieties. Jā, tad viņam 16 gados ir pilna, kā teikt, atbildība par savu dzīvi, tad viņš pats plāno savu laiku, un viņš ir daudz priecīgāks un laimīgāks. Vairāk nodarbojās ar sportu, viņā ir daudz vairāk pozitīvismu, nav šīs visas negatīvas stāsti, kad viņš nāca no skolas, kad viņu nelaiž tur uz toleti, 9. klasē uz sekundīti. Un tā ir dzīves skola. Tas ir tas, ka tu ieliec mindset iekšā, un tu tikai ieliec pāris zirnīšus. Es jau runāju par lieliem bērniem, jā, šobrīd. Tu ieliec viņam sēklas, uz ko viņš varbūt pēc tam jā, es tev nedzirdu. Pēc tam viņš pats pie manis atnāca un teica, varbūt tev citreiz liekas, ka tu man runā. Es neklausos, bet patiesībā es pēc tam par to domāju. Tā kā, jā, atceramies vienmēr to, kad mēs ieliekam sēklas, kuras pēc tam izaug. Un ticības sev ir pati svarīgākā sēkla visā šajā stāstā. Bērni pārliecība, ja? Es jau tur vienā postā dalījos, kā bija man meitai, kad viņai sākās, ziniet, tas kiks, ka viņa runā, viņa tāds raustījās, un pēc tam vēl muti sāk pieraustīties, man tur izteicēja pie neirologa un tā tālāk. Es tā kā sapratu, ka katrā gadījumā visa šī ārsta padarīšana, tas arī nav mans pasākums. Es izgāju uz diezgan ilgu laiku posmu, kad es mēģināju tikt skaidrībā, kāpēc bērni slimo, jo man viņi slimoja ļoti daudzi, īpaši mazākā meita, un tad es pilnīgi caur tam visam urbos cauri, ja, jo, kā teikt, tad es zināju tik daudz, kad principā bērni slimo, tāpēc, kad tas ir atkarīgs no vecākiem, bet man vajadzēja saprast, kā tieši, ja, kas tieši ir manī. Nu, tad lūk, mēs nonācām līdz tam, kad man bērni gāja skolā un lai visi tur slimoja ar visādiem vīrusiem, vēl kaut ko man meitai, es nezinu, liekas, bija kaut kādas 4 kavētas stundas gadā skolā. Tā kā man ir arī sava nostāja šajā pasākumā, sava ticība, tā teikt, tam, kam es esmu pati, ko esmu pārbaudījusi. Un tieši tā arī bija, kad viņa izņēma no skolas, viņai ir pamainījies tā sava stila izjūta. Viņa agrāk nesāja kaut kādas drēbes, kuras viņai vispār nepiestāvēja, tāpēc, ka katru reizi tie skolotāji viņiem piesējās. Matus vaļā nedrīkst. Kādam drīkst, kādam neaizrāda, kādam aizrāda. Ja? Un visi šie nebeidzamie stāsti, ar ko mēs visi saskaramies skolā, tas viss pabeidzās, saprotiet, un tas viņas kiks pazuda bez jebkura neirologa, tāpēc, ka viņa vienkārši atrodas drošā vidē, kur viņa vienmēr tiek atbalstīta, bet nevis akli atbalstīta, ja? Bet kur tiešām tiek tātad es saviem bērniem mācu mācīties. Es viņos ielieku vēlmi mācīties un izzināt. Kā to darīt? Ja tev tas patīk, tad ej un izanalizē. Man tev nav jāpabaro ar karotīti un viss tev jāsažļambā un jāieliek mutē. Ja tev patīk, pieņemsim māksla, ja? Tātad es no mākslas nesaprotu tik cik neko. Ja? Tātad lūdzu, internets ir pilns ar informāciju, bet nevis TikTok scrollēšana, tas ir YouTube. Tātad iemācīties Google, atrast informāciju, iemācīties YouTube, atrast pilnvērtīgu informāciju, pilnvērtīgi iemācīties izmantot chatu GPT, iemācīties rakstīt promptus, lai viņu apmācītu, kā ar viņu ir jārunā. Saprotiet, iemācīties mācīties, nevis kaut ko iekalt no galvas. Tas ir divas kardināli dažādas lietas. Tālāk par cilvēku robežām. To, ko mēs runājam pašā sākumā, šie 2 grāvji. Tad bērni nevarēja neko, un tad viņi sāka varēt visu. Un vecāki skrien un aizstāv viņus un visādi. Tad mans galvenais uzdevums ir bērnam iemācīt to, ka viņa robežas
beidzās tur, kur sākas otra cilvēka robežas. Un tālāk viņš savus jautājumus risina patstāvīgi. Var atnākt parunāties, aprunāties. Es neeju viņu vietā un neko nerisinu, bet viņi jau ir daudz patstāvīgāk, tāpēc, ka fundamentā viņi visu laiku atrodas drošā vidē. Tas nav tā, ka tu pāris stundas vakarā viņam pastāsti un viņš aiziet pirmajā dienā, tad viņam visu laiku pil, vairāk, un kaut kādā mirklī tas bērns vienkārši nespēja noturēt to savu pozīciju. Saprotat, pat pieaugušam cilvēkam tā ir, kur nu vēl bērnam, ja? Nevar no viņa prasīt tādu mākslu, kā teikt, turēties pretī visai skolai, un noturēt to savu pozīciju. Nē, bet drošā vidē viņam katru dienu, atkal mēs atgriežamies pie ticības, katru dienu viņam ir šī drošā vide, kura viņu baro, un tad, kad viņš uz to x laiku iziet sabiedrībā, neviens viņu nesalauzīs. Neviens viņam neteiks, viņš atnāks atpakaļ un pasmiesies un pastāstīs to no serijas nevis caur asarām, jā, kā tas bija agrāk. Bet viņi nāk un tagad sasnieko, es zinu, ko viņi man pateica, zinu, ko es viņai atbildēju. Bet ar ļoti lielu cieņu, bez aizvainojumiem uz otru cilvēku, ar vārdiem. Es saprotu, kāpēc viņi tā dara. Jā, jo viņi iekšēji ir vienkārši ievainoti, ka tas jau nav par mani, tas ir par otru cilvēku. Tālāk, emocija apzināšanās, šī visas dusmošanās, bērnu histērijas, tas bija nākošais jautājums, jā, ko man ar vidējā meitu bija ļoti grūti, jo viņa vienkārši par katru sīkumu varēja apvainoties, un jā, es, kad izgāju, kā teikt, savā primērā, es sapratu to, ka es neesmu musi, jā, kaut gan es nenormāli mīlu bērnus, bet ikdienā es varu būt diezgan strikta, un šī pat balss manējā, jā, kurā es šobrīd ar jums runāju, viņu varēja aizvainot. Līdz ar to tā bija arī man liela skola iemācīties apieties ar tādu bērnu, lai tiktu, kā teikt, viņai klāt, bet nenododot sevi. Jā, neiekāpjot to, kad es ar viņu visu laiku uzsinos, kaut gan patiesībā es sakošu zobus, jo tas bērns turpinās jūs provocēt tik ilgi, kamēr jūs to darīsiet nesakožot zobus. Es sapratu to, ka patiesībā ir tā, ka es to nevaru darīt nesakožot zobus, tāpēc, ka tā neesmu es. Tas arī ir viss. Un kamēr es mēģināšu sev nodot, tikmēr tas bērns man provocēs. Tas bija pirmais. Nākošais etaps bija tas, kad es sāku viņu mācīt. Tu tagad padomā un saproti, no kurienes radās šīs emocijas. Varbūt kaut kas notika pirms tam, varbūt tev kaut kas izbasīja tur no malas, varbūt tu vienkārši gribi ēst, jā, primitīvs, vienkārši kaut kādas lietas, varbūt tu gribi čurāt, vai es nezinu, tur es neesmu izgulējusies. Jā, visas šīs lietas var ietekmēt cilvēku. Un apzināts cilvēks ir tādā mirklī, kad viņš spēja atsakot, kad viņam parādās emocija, viņš saprot, ok, tas ir tāpēc, ka es fundamentā kaut kādā mirklī esmu neapmierināts, bet tas ir tāpēc, ka man tik tiešām šis te viss vienkārši nav vajadzīgs un tā tālāk. Un tādā mirklī viņš var pieņemt lēmumu. Tad man tomēr agresīvi uz šo noreaģēt. Cilvēks tiešām pārkāp manas robežas, un man viņš vienkārši besīja, un es viņam tā arī atklāti saku. Tāpēc, ka apzinātība un viss šis mentālais pasākums nav par to, ka bērns ir puķīta, visu norīja, un viņš saprot, ka tur cilvēks runā un izturās tā, kā izturās, un tāpēc viņš neko nesaka pretīm. Nē. Viņš ļoti labi māk pateikt, ej tu dirst vienkārši, un tas ir pilnīgi ok pasūtīt kādu labi tālu, ja viņš pārkāp tavas robežas. Bet pirms tam ir svarīgi saprast, viņš tiešām pārkāp tavas robežas, bet tu tikko tagad tu iztēlojies to, ka tas notika. Un iedomājieties, tagad mēs esam nonākuši līdz tam punktam, kad viņa mēģina uzpūsties un pati jau sāk smieties. Viņa saka, es vienkārši gribēju padusmoties, un pati smējās. Un līdz ar to mūsu komunikācija ir kļuvusi daudz vieglāka, daudz vienkāršāka. Viņas komunikācija ar draugiem ir kļuvusi daudz vienkāršāka. Protams, tādā mirklī, kad notiek kaut kāds vēl peribors uz kaut kādu pusi, tad viņi krīt grāvī, tas ir viennozīmīgi, un netēlosim šeit kaut kādu ideālismu. Jebkurš pieaugušais pat apzināts, jā, kurš grib iekļauties materiālajā, nevis sēž un meditē kalna galā, viņam ik pa laikam var paslīdēt kāja. Bet tas paslīdējiens ir ļoti ātrs. Kā teikt, tu atgriezies, jā, tu dod savu laiku, tu tiec galā ar sevi. Par mazo bērnu es vispār klusēju, tāpēc, ka viņa īstenībā ir ar ļoti spēcīgu temperamentu man meitene. Un bērndārzā kaut kādu brīdi es sāku pamanīt to, ka viņa sāk lūst. Viņa tiešām sāk kaut kur baidīties, kaut kur kautrēties. Lai jūs saprastu, man vidējā meita līdz sāk iet skolā, līdz 1. klasē, jā, kad es viņu palaidu. Viņa nezināja, ko nozīmē kauns. Viņa atnāca no skolas un teica, mamma, ko nozīmē kauns? Es saku, meitiņa, kur tu to vārdu dzirdēji? Man skolotāja šodien prasīja, vai man nav kauns. Zurētēji pat līdz tam brīdim, kamēr viņa ar to nesaskarās, viņa pat nezināja, kas ir kauns. Jā, tāpēc, kad neviens te netiek, kā teikt, likt stūrī, kaunināts, fuj, kā tu vari, tā labi bērni neuzvedās. Jā, visas šīs
briesmīgās frāzes, bet atceramies lūdzu otru grāvi. Ja? Kad tavs bērns izdara kaut ko briesmīgu, ka, piemēram, es jums vienkārši uz piemēru izstāstīšu. Šodien bērnu ar dēlu vecāko iebraucām veikalā pa ceļam. Es gribēju paņemt ķiršus, un viņš saka, es pagaršošu, vai viņi garšīgi, ja mēs tur iepriekš bijām iepazušies, viņš tāds paņem pagaršo, un gribēja, kā teikt, izpļaut to sēkli, viņam nokrita uz zemes, un viņš tās, kā uz viņu tā paskatās, tā, Es saku, klausies, vecīt, es saku, tas neiet krastā, es saku, tu tagad, bet tas viņš neko nedarīs. Es saku, jā, nedarīs dabai, tieši tā, ārā tev nokrīt, tas ir it's ok, jā, viņš, kā teikt, sadalīsies visur viņu, bet ne jau iekšā veikala telpās. Es saku, kur ir miskastas, jā, tur pie bulciņām, es saku, vienkārši pacel un izmet. Jā, nevis tas, ka bērni vienkārši ir iemācījušies kā cūks uzvesties, paskatieties, mēs staigājam pa veleceliņiem visur, kur pasēdējuši bērni, viņi tā kā bomži pēc sevis izmētā papīrīšus. Un es bērniem mācu, ko mēs darām. Mēs ejam un tos papīrīšus vācam. Ja? Tā kā šis viss lielais ego, to, ka tev tas nav jādara, un tagad tev būs daudz naudas, un tev tur viss apkalpos no priekšas un pakaļ, tas ir, kā teikt, ļoti primitīvs pasākums. Ja? Un parasti no turienes, kā teikt, ir sāpīgs kritiens. Es pat to esmu izdzīvojusi, kad viņiem ir jāmāk pēc sevis novākt. Un, kā teikt, lai šo ego samazinātu, ir tas, kad ieejot sabiedriskā toaletē, ļoti labi to var izdarīt. Vienkārši novāciet to telpu, kas jums šķiet netīra, jūs ieiet un sakat, fuj, cik tā sabiedriskā toaleta ir netīra, paņemiet vienkārši uzkopiet un novāciet to. Ja? Tāpēc, kad ar ļoti augstu ego, jūs to nekad neizdarīsiet. To neviens bērns neizdarīs. Bet savukārt, tad, kad jūs esat līdzsvarā, balansā ar pasauli, tad, kad jums tiešām ir svarīgas pamatvērtības iekšā, un jūs varat apvienot šo tiešām absolūto mentālo apzinātību ar materiālo, tā teikt, finansēm, jūs kļūstat par dzīves uzvarētāju. Un tas ir tas, ko ir jāiemāca bērniem. Tā kā mani bērni, ejot pa ielu, ieraugot papīrīti, viņi nesaka, fuj, kāpēc te kāds nav novācis. Viņi vienkārši saka, fuj, kāds cilvēki ir cūks, kāpēc viņi pēc savas nenovāc paceļ un izmet viņam izkastē. Es pati to daru, principā viņi to sāk darīt, tāpēc, kad es to darīju. Bieži pie mums ciematā tur paskastītas kaut kādas avīzes, kāds ir nometis, vēl kaut ko. Es tiešām vienkārši pastaigas laikā ņēmu šīs avīzes un vienkārši nesu līdz izkastē uz mājām. Ja? Un man pat ir tā doma un vēlme aiziet ar bērniem, sakopt varbūt kaut kādas vietas, kur tiešām tas ir nepieciešams. Varbūt kādreiz līdz tam mēs nonāksim. Es tagad neteikšu, ka mums nav laika vai vēl kaut kas. Nē, tā doma viņa kaut kur ir, viņa vienkārši vēl nav realizējusies. Bez tāpēc, ka, bez šiem visiem attaisnojumiem un vēl kaut ko. Un tas arī ir ļoti svarīgs faktors iemācīt bērnam. Ja, kad es to neizdarīju tāpēc, ka, tā neeksistē. Es to neizdarīju. Es uzņemos atbildību par to, ka es to neizdarīju. Jā, tāpēc, ka es vienkārši to neizdarīju. Apzināties to, ka jā, tad es noslinkoju. Ja? Nevis izdomāt skolā vai vecākiem šos miljardus attaisnojumus, kāpēc viņš to nav izdarījis. Jo tādā veidā tiešām bērns sev piesaista kaut kādus noteiktus apstākļus, lai, kā teikt, iegūtu šo alibi, kāpēc viņš to nav izdarījis. Ja? Vai, pieņemsim, pieaugušie bieži slimo, kad viņi ir pārguruši un turpina strādāt bez apstājas. Viņi saslimst. Kāpēc? Tāpēc, kad viņi vienkārši piespiedu kārtā atpūšās. Tāpat arī bērni, kad viņi pārgurst, kad vēl kaut kas, vai grib vecāku mīlestību, viņi arī slimo. Un tad pašā mirklī viņiem nav jādara viss, ko jūs gribat mājās. Ja? Pieņemsim, ja jūs tur gribat uztaisīt kaut kādu ģenerālo tīrīšanu, ne obligāti viņiem ir jāpalīdz jums visos tur padot, pienest, izdarīt un tā tālāk. Bet normas robežās, tur izkrāmēt trauku mašīnu, ja? Un viņus neapbalvot par to, kad viņi palīdz. Es uzskatu to, ka tas vispār ir galīgi garām. Maksāt viņiem par to, kad viņi kaut ko dara mājās. Ko tieši viņi iemācās? To, kā teikt, sauc par naudas domāšanu, ja? Kad par katru darbu viņi saņem atalgojumu. Es uzskatu to, ka tas ir parazīts vienkārši. Vienkārši parazīts jūsu mājā. Jūs iemācāt savam bērnam kļūt par parazītu. Tāpēc, kad ir kaut kādi mirkļi, kad pieņemsim, vienkārši acī iekožots, ja? Tas ir vienkārši level up. Ir kaut kādi mirkļi, kad es piedāvāju, pieņemsim, par ābolu lasīšanu. Es zinu, ka tas ir ritīgi pretīgs darbs, un tos ābolus man liek sausīt, tāpēc, ka tur ir jānopļauj zāle, un, principā, to zāli nopļaut tajā vietā, kur ir tie āboli, tas ir vajadzīgs tikai man, tāpēc, ka es esmu vienkārši estēts, un man gribās, lai viss ir skaisti, un tad mirklī, jā, es viņiem varu, kā teikt, piesolīt to, ka es viņiem iedošu kaut kādus tur pāris eiro, ja viņi tur salasīs tos ābolus, pēc, ka tas ir vajadzīgs man. Tad mirklī, jā, bet, principā, vienkārši saskarties ar to dabu, jā, kad viņi grib, viņi var atnākt un paravēt siltumnīcas, paravēt puķus. Jā, un ziniet, ar kādu attieksmi nāk tā vidējā meita, man patīk ravēt.
Viņai patīk ravēt, tāpēc, ka viņa var to darīt, tad, kad viņa to grib. Un tas ir ļoti forši, tāpēc, ka viņai tas neriepsies, un viņa fundamentā nebūs tā, ka viņa uz to pusi neskatīsies, tāpēc, ka viņai riepsies to, ka viņai visu bērnību, jā, kā teikt, ir likuši to kopt un darīt. Bet arī pašā mirklī viņi iemācās to vērtību, kad, kur ir siltumnīca, kur teiks var atnākt tad pēc svaiga ēdiena, es varu nopūrt gurķīti, kurš man garšo, un es pat šeit kaut ko esmu ieguldījies. Un tagad sāk augt tās nezāles, viņi ir redzējuši, kāda ir tā siltumnīca, kad viņi ir izravēti, un tad, kad viņi sāk augt, viņi paši tā kā saka, jā, bet pirms tam, tad viņi paši sajūt šo atšķirību. Un tas ir jāiemācās parādīt šiem bērniem. Un tam ir ļoti liela atšķirība starp tu tagad izdari, un tad, kad šis bērns vienkārši pats atnāk pie šīs atziņas, kā teikt, ka tas ir tā, un tad viņš dara no pavisam citas vēlmes, no citas skatu punkta. Un vēl pati labākā lieta mājas apmācībā ir tas, kad viņi garlaikojās. Un tad, kad viņi man sāk bļaut, kad viņiem ir garlaicīgi, es saku, jā, tieši šajā klusumā un garlaicībā dzimst pats fenomenālākais, pats skaistākais. Un viņi tā besījās no tā. Es viņam nestāstu to, ka, ziniet, mēs bērnībā. Kāda starpība viņi uz to jūsu mēs bērnībā? Viņi uz to skatās, tā kā jūs būtu izkāpuši no akmens laikmeta. Nu, nopietni, man dēls piedzima 18 gados, jā, viņam tagad ir 16, un viņš jau uz mani skatās, ka es būtu no aizvēstures. Un tad iedomāties ar šo mēs bērnībā, mums bērnībā, jā, viss šis salīdzinājums, beidzot salīdzināt. Atcerieties sevi, ka jums tur vecmāmiņa teica, bet, zini, mūsu laikos tā nebija. Cik tieši jūs tanī visā ieklausījāties, aptuveni 0 līmenī, tāpat ir arī viņiem. Viņiem smagi pie kājas, kas bijis ir jūsu bērnībā. Bet tad, kad jūs mākat to parādīt, un varbūt caur smiekliem, caur ironiju, caur vēl kaut ko, citreiz caur vienkārši uzstājību, jā, ej un garlaikojies, jā, jo tas ir ļoti svētīgs mirklis, jo tanī mirklī viņi saka, domā, ko es gribētu darīt. Un tas ir tas, uz kurien ir jānonāk. No sākuma mēs pamācamies tur burtiņus, pamācamies skaitļus, izzinām to, parunājam par dzīvniekiem, parunājam par vēl kaut ko, par kosmosu, kas ir tas, ir dažādas situācijas, man patīk tas, dažādi stāsti, ko viņi stāsta. Bērnus ir jāklausās, jo tur tu sadzirdi, kas patiesībā kā viņš domā, uz kuru pusi viņu velk, un tā tālāk. Tad bērns ir jāklausās, ir jāmāk klausīties, uzmanīgi klausīties. Ja? Un tad pēc tam viņš nonāk šajā garlaicības vilnī, kurā dzimst viss šis skaistās, jo viņš sāk darīt tieši to un uzdodas ar jautājumu, ko es gribētu darīt. Jo, principā, pēc skolas bērndārs viņi nāk atpūsties mājās. Viņi neuzdodas ar jautājumu. Tad viņi dienas laikā nekur neuzdodas ar jautājumu, ko es gribētu darīt. Un tad, kad vecāki grib atpūsties, tad viņus atfutbolē tur kaut kur uz kaut kādām spēlēm, uz vēl kaut ko. Un viss tas ir ļoti bēdīgi, jo bērns praktiski dienas garumā, no dienas uz dienu nesaskarās ar jautājumu, ko es gribētu padarīt. Ja? Un tas ir ļoti svarīgi attīstībai. Iemācīties, ja? Tas ir par to pašu iemācīties mācīties. Iemācīties kaut ko darīt, iemācīties kaut ko meklēt. Nevienmēr tas no sākuma sanāk, pieņemsim, mums tagad ir tāds super garlaicības posms, tieši ar jaunāko, ar mazo, viņai 5 gadi ir, un jā, tas brīžiem ir tā ļoti super kaitinoši, tā, kad, kā es teicu, viņi man ir ar temperamentu, viņi var apstāties man pretī un vienkārši aurot to, kad man ir garlaicīgi, un tad atliek tikai, kā teikt, vienīgais, kas palīdz tādā mirklī vienkārši koncentrēties un izlikties to, ka tu šobrīd neesi savā ķermenī, un tu to visu vienkārši nedzirdi, kamēr tas viss noklūst. Un pēc tam tu vari veidot dialogu, tāpēc, ka tur tanī mirklī sāk kaut ko teikt, nē, tas ir pilnīgi bezcerīgi, un atkal pārvest tās domas uz kaut kādu citu, ziniet, kad bērns sāk raudāt, un viņam neļauj izdzīvot sāpes. Viņam neļauj izdzīvot to, kad viņam vienkārši fucking sāp. Un paskaties, kāds taurentiņš lito, varbūt tu gribi končiņu, vai arī, ziniet, šis... Tagad aiziesim, paņemsim asins, tev tur paņems asins, un pēc tam mēs aiziesim nopirksim tev kaut ko garšīgu. Vai tev tagad sāp, nāc, es tev iedošu kaut kādu končiņu, tad tas iemāc vienkārši bērniem to, kad rēdien var apslāpēt kaut kādas savas emocijas. Halo, labrīt, pamostamies. Kas tieši tiek mācīts bērniem. Vai ēst to, ko tur visi ēd, pieņemsim. Man mājās ir sagatavas. Vienkārši ir sagatavas. Ne jau, protams, visam. Bet bērniem tiek jautāts, ko jūs gribat ēst. Nevis šodien mums pusdienās, brokastīs un vakariņās būs tas. Tas bija tas, kas man pieņemsim skolā arī visvairāk besīja. Es varēju, viņiem ļāvu pilnīgi mierīgi neēst. Es devu naudu, bet mazos vispār pat nelaidu uz kafetēriju, lai viņi varētu tā kā paši sev kaut ko iegādāties, nerunājot par to, kas tur ir nopērkams. Ja, tas vispār vienkārši vaiprāts.
par šo visu uzturu, ja, kad liekas, ka tur tādam tur veselīgi un vēl viss kaut ko, visi šie našķi un viss, kas tiek barots tam bērnam, tas ir vienkārši crazy. Ja jūs domājat, ka jūs nopērkat Kellogg's pārslas, tad jūs mīlat savu bērnu, tad izlasiet vienkārši to sastāvu un tad padomājiet vienkārši vēlreiz. Un tad visi našķi, ja, kad, ne visi, nē, tagad es nepārspīlēšu, mēs šeit tad kaut ko nopērkam, kādu bulciņu, bet pieņemsim tie paši Oreo cēpumi, ja. Tā vietā, lai vienkārši metinām klārā to, ka tas ir neveselīgi, es vienkārši atradu video, kā viņas ražo, jā, teiksim, kas ir tādā krēma vietā. Un viņām vienkārši pašām izbeidzās vispār tā vēlme, kā teikt, vispār to ēst un tā tālāk. Tāpat ar visādām lietām, šausmīgi daudz drēbēm, pirkt. Jā. Es viņam rādu to, ka, nē, agrāk tā bija mana slimība. Vienkārši jūs zināt, cik man bija daudz drēbes, vienkārši bērniem, vienkārši ārprāts to drēbju kalnus vienkārši nekad nevarēja izmazgāt. Un līdz brīdim, kad es nonācu pie kaut kāda adekvātisma, un arī viņām es šobrīd stāstu to, ka ir jāpērk tādas drēbes, kuras tu vari kombinēt. Ne tikai. Arī tas, ka, pieņemsim, ieiet sapirkt, viņi man saka, tu Ņujorkerā rekur, tur šeinā var to, tur šito vidējā meita, ja. Tad es viņai stāstu par to, ka ir ļoti svarīgi, kādu drēbu tu savelc virsū. Un, ja tur ir 90% plastika, jā, tad audumā, par ko cilvēki bieži neaizdomājas, un visu laiku viņš berzējās ar tavu ādu, diez vai tas tev nāk par labu. Jā, un tādā veidā notiek jau globāla atsijāšana par to, ka to var kaut kur nopirkt, kaut kur uzvilkt šādi tad, ja tev kaut kas tur super iepatīkās. Nekas nav tabū. Ja? Jo tā ir tā otra galība, tad vispār ir, kā teikt, ziniet, atkal tad ir jāklinās, kad viss ir tikai tāds. Bet jā, es tiešām labprāt, un es apsveru visu šīs domas par step by step pāriet, pieņemsim, uz apģērbu, kas ir ražots no kaņepes auduma, no nātrēm, jā, no tīrā, tur liņas jau tas nestāv blakus ne kaņepē, ne nātrē, un tādas lietas. Kad teikt, visas šīs vērtības iemācīt bērniem, kad viņiem arī kaut ko pasakā, ja jūs zinat, mans mīļākais jautājums, kas to teica un kāpēc to teica. Tā, es ticu to, ka tiešām ar mājas apmācību, ja tos bērnus nestrostēt un ievērot visu to, ko mēs izrunājām, kas ir tikai neliela daļa, protams, tāds ieskats visā tanī, tad mēs varētu izveidot pavisam citu sabiedrību ar tiešām cilvēkiem, saprotiet, kas atrastos savā vietā. Jo tagad, pieņemsim, un saka, šitas ir labs ārsts un šitas ir slikts ārsts. Bet ja tas labais ārsts varētu, kā teikt, tas sliktais ārsts būtu atradzis savu patieso vietu, bet varbūt nevis aizgājis, tāpēc, ka par ārstu tur būtu forši, tad viss šī situācija nebūtu. Ja? Un tādā veidā atļaujot katram cilvēkam ieņemt, tā teikt, savu vietu. Es ticu tam, ka mēs katrs esam unikāls. Vienkārši neatkārtojams un otra tāda nav. Tādā pašā mirklī mēs visi esam vienoti, kā vienots mehānisms. Un katram piedzimstot, ziniet, ir kā autostāvvietai savs numurs, sava vietiņa. Un tas ir tieši tu. Un tā var būt viena un tā pati niša, bet neviens cilvēks nebūs tieši identisks tāds, kāds esi tu. Nebūs, neviens. Tieši tādēļ arī man interesē tieši bērni, jo tas ir tāds starta posms. Tev nav ar to pieaugušo jāņemās, jāizpildās. Jau daudzus gadus strādā ar pieaugušiem cilvēkiem. Tur tu vari vienkārši startā izveidot vienkārši kaut ko fenomenālu, vienkārši skaistu, un tas bērns būs laimīgs un priecīgs. Es tiešām nezinu, kas var būt fantastiskāks par laimīgu bērnu un laimīgu vecu cilvēku. Godvārds, kad skatos uz nelaimīgiem pieaugušajiem, man nav nekāda emocija. Bet tad, kad es skatos uz nelaimīgu bērnu un nelaimīgu vecu cilvēku, man tiešām sirds plīst pušu, jo šajā apzinātajā laika posmā pieaugušā dzīvē mēs varam kaut ko mainīt, mums ir iespējas izpildīties. Tad bērns ir tieši atkarīgs no pieaugušā, savukārt tas vecais cilvēks īstenībā jau arī būtu atkarīgs no kāda, vai arī viņam vairs nav iespējas, kā teikt, fiziskā veidā tiešām kaut ko kardināli mainīt. Kāds maina, arī mana vecmāmiņa jau ir mainījusi savu mindset, es tur arī savos video esmu dalījusies. Tāpēc sargāsim mūsu bērnu mentālo veselību, lai viņi būtu laimīgi tieši tā, kā viņi to vēlas. Nevis kā jūs uzskatāt, kāds ir laimīgs cilvēks. Jo, ticiet man, jūs apsēdināsiet 100 cilvēkus un uzdosiet jautājumu, kas ir laimīgs cilvēks, viena puse atbildēs to, ko ir pieņemts atbildēt, ja? Un atlikušie atbildēs katrs kaut ko savu, jo priekš katrs šis laimīgs cilvēks ir kaut kas savs. Un arī šo ir jāiepazīst. Kas tad priekš jums, vai precīzāk arī priekš jūsu bērna, ir laimīgs cilvēks. Ar šo arī beigsim. Saulīte jau izskatās ir norietējusi. Acis no oda man ir veiksmīgi
uz pampusi. Un, jā, brīnišķīgi jums vakar stundu. Vienalga, kad jūs šo klausties no rīta, pa dienu, vakarā, lai jums viss izdodas.